3 punktus, nevis 1. Grūž mugurā šeit 12 minūtēs tādu ļoti labu vārtu gušanas momentu. Cīņas, kā redzam. Cētrējums, labi izspēlēt Karlsons sitīs. Karlsons pēc sitiem netiek. Izsist Bubu. Saprot nozīmi. Saka par reizē glābuši komandas. Kopumā es domāju, ka virziens uz vārtiem. Udēļas ļoti. Vai būs kāds kompensācijas laiks? Varētu arī ne. Cētrējums, Siniets un Varenko! Arī pārējie komandas biedri. Vēl viens krituši, vai nevar uzbrukumu turpināt. Kur Dūbra šoreiz centrētājs, tīri labi sanāca viņam. Centrējums. Sitiets arī ošam sanāk! Sāniemetienu neiegūst Jelgavu, nu, pret Jelgavu šo sāniemetienu. Masiers Oļiks Nazārovs. Tas par Ventspilniekiem un, jā, tur ciets. Vajadzīga ārsta palīdzība, bet tikmēr tiksim galā. Bumbu nezaudē, Renārs Rod to atgūst cīņā ar tāju. Arī ar Latvijas izlases pieredzi, un Ģirds Karlsons gan no šīs, teiksim, tā rotācija. Es domāju, ka būs cīņa, neatrausies nevienu, ne otru, un varētu būt līdz pat beigām interesanti. Tā kā tur Jūrmanieki Ignitāns to izmanto, izskrēja principā diezgan vienkārši cauri visai aizsardzībai, iesit tālajās. Tālāk ar galvu un Vladislavs Kozlovs izrauja neizšķirt Jelgavniekiem. 1-1 Uina. 3 Jelgavas futbols sodlaukumā, vēl 2 pie tā robežām. Ošs met, nu šeit pirmais gan būs Atamaņakovs kļūdās un 1 pret. Nu, kas tagad notiek, šķiet, ka Māra kāds nosūpa, ka būs maiņa, kāds, ka vienkārši šauc un beigās gan auc. Mārts Ošs. O sitiens pa vārtiem un bumba ir vārtos. Nu, grūti teikt, varbūt kā pat Daugavpils. Mārts Ošs. Met bumbu sodlaukumā. Gandrīz aiz Lasavu galvas sanāk, un tur pārkāpums pret Lasavu. Mārts Ošs pie bumbu šādā situācijā. Lūk, cik tā bumbu līdola sodlaukuma centrā tieši. Tur gatībā. Orlots spēlēs pārliet. Ošs. Bīstami! Un Ventspilnieki. Nu, protams, Ošs Latvijas rekordists neapšaubām, tīk kaut ko arī ļoti bīstam, un to pieļaut, protams, nevēlas. Ošs piesēdās uzbrukumam. Ar kāju arī neslikt piespēle. Un būs stūrsitiets. Bet, protams, ja neizdosies viņiem bronzas medaļas izcīnīt, es domāju, nebūs īpaši liels prieks. Būs liela vilšanās drīzāk. Par sudu maz tādu kaut kādu muļķīgu kļūdu uz līdzenas vietas. Tādu spēli gribētu redzēt arī turpinājumā. Malašēnoks nav 2. Nu, tādu stabilu pamatsastāvu vērtību nav Rečītska, nav Rodas. Tad sevišķi izlasē. Tādi ilgs Diāņs un Reķko pēdējā brīdī. Un nedaudz pietrūkst arī Žigāja vēl, lai pie bumbas tiktu. Vietējie vai leģionāri. Tā nosīt ir tuvāk vārtu gumam. Ventspilnieki, Kiriļins gan ar muguru pret vārtiem saņēma bumbu. Nu, tagad gan. Un tos apstākļos ir uzreiz jāsačās pendeli atvairīt. Virzienu. Tieši pa malu, kā kreisās vai labās malas pussargs. Tur viņš Jelgavā arī virslīgā ir spēlējis. Viņam arī šī. Un nebija iespējas attīstīt tālāk uzbrukumu. Un tagad tas, par ko es runāju, Kiriļins sakarā. Maksims Varenko paliek savā pozīcijā, Dūbra pie bumbas. Tālāk Kiriļins pie tās būs Ošs. Pret Abdul Tofiku. Ošs cenšas apspēlēt Ahmedu. Nu, tur ar korpusiņu pieliek. Ahmeds kā no sienas atstās aizsargs. No sākuma Ahmedam bišķiņ elkonīt pielikt. Ikstens aicina savu komandu spēlēt plašāk, bet, lai spēlēt plašāk, tomēr vajadzētu spēlētājs laukumā, kas ar mans Petersons.
Viena momenta nav bijis nevienai no komandām. Ošs. Kenedijs arī šo bumbu panāks no. Atkal veiksmīgi nospēlēja sardzībā meitas, slēdzās kopā, kārtīgi riek. Ošs. Pilnīgi viens. Spēlēs priekš Daņilo. Romāna bez Pālau vietā. Pie spēles priekš tur Baturīnskis. Repko saspēlēs ar Rošu aizsardzībā. Diezgan augstu sagaida rīdznieki Jālgavniekus. Markevičs uzņem ātrumu, ātrs futbolists šeit pret viņam Ošs. Netiek apspēlēts ļoti asi nospēlē, bet noteikumi robežās. Mārcis saugumā ļoti ražants futbolists. Un viens pilniekiem Uječī notiek. Viņam ir Daugavpils, kurai bija lielākās iespējas tikt izgāzās. Jālgavai, abi kā malējais Vingers ir. Erībām vēl tehniskā pārbauda Buļčiem. Skjelviks tagad pret Mārcu Ošu. Mārcis ir atpakaļ pozīcijā. Un Mārcis izcili spēlē aizsardzībā. Labi. Bet, šoreiz Ozolam atkal iespēja centrējums. Mārcis Ošs un izskatās, ka ir viens pret Tomkeviču. Visticamāk, es domāju, ka Tomkeviču. Jāspēlē Robertam Ozolam, bet cik neveiksmīgi nospēlē Roberts Ozols. Vārtiem. Toties, tas stūris bija ļoti bīstams, tad redz, ko netrāpējot tukšos vārtos, un tagad 2-0 Mārcis Ošs. Kopja bumbas un redzēsim, kur centrēs. Centrē viņš Mārcim Ošam, Ošs tur pilnīgi brievs un Ošam trešajā vārtu.